Patiesi prieks, ka jūs izvēlējāties mūs, tāpēc iepazīsim, un mums ir arī grāmata autogrāfa. Paldies jums! Cienījamie jēkabieši, prieks šeit būt. Tikko ir pagājuši 85 gadu atceļ kopš 41. gada izvešanas un notikuši dažādi pasākumi, sarīkojumi. 41. gada bērni ir palikuši mazumā, ļoti maz. Arī kādreiz bija šeit Ilmārs Knaģis, kuru mēs vienmēr pieminām. Taču mēs esam 19 gadus braukuši ekspedīcijās, pēc tam esam intervējuši un uz Sibīriju braukuši līdz arī 49. gada bērni un arī tur dzimušie. Un es jau biju, no sākotnēji nebija domāts grāmata par Sibīrijā dzimušajiem, bet tad man likās, ka ir viens stāsts par to, kā 41. aizveda un ko aizveda no Latvijas 49. gadā, kā izpostīja laukus, kā aizveda ģimenes. Bet kas tad ir tie, kas tur piedzima izsūtījumā? Tas ir atkal, tās ir citas dzīves, tie citi stāsti, kā tas ir piedzimt svešumā. Tu esi maziņš vai lielāks, bet tā ir sveša vide, bet tad, kad tu aizbrauc Latvijā, tā atkal sveša vide. Un es par Leonīdu Celceviču biju jau dzirdējusi iepriekš, pirms es nebiju satikusi viņu un meklēju, jo man likās, ka viens no tādiem ļoti unikāliem stāstiem, kas ir dzimuši izsūtījumā, ir tieši Leonīda stāsts. Un tagad ir grāmatā ir pieprasīti, interesanti, jo cilvēki atkal tur kaut ko atrod jaunu un savādāku, jo man tagad cilvēki saka, ka Dievs, tur ir tik daudz filmu sižeti, grāmatu, romānu sižeti, jo šīs dzīves ir unikāls, šīs atmiņas ir unikāls. Mēs tagad parādīsim tādu mazu video, kas ir no cilvēki, kuri kā bērni tika izsūtīti 41. gadā. Barža tika piekabināta velkonim, un tādas baržas, ne tikai ar cilvēkiem, bet arī ar pārtiku, tika vilktas pa Jeņisei uz ziemeļiem. Jo ziemeļos, tālajos aiz polārā loka, nekas pats uz vietas neizaug. Tur viss ir ievestais, gan labība, gan kartufelļi, gan citi produkti. Pakāpeniski kuģis vietām apstājās un tika izsauktas ģimenes uz klāja un attiecīgi nosēdinātas krastā. Mūs aizveda līdz Gorod Igarka. Tur Jeņisei ir apmēram 5 kilometri plata, bet tā ir pilsētē taisam pretī, vai ne upē, ir sala. Un mūs uz tās salas izsēdināja. Tas bija Jāņa vakars, un mums bija nesaprotams tas, kā saule var visu laiku iet apkārt horizontam un nenorietēt. Gājām to pilsētu meklēt. Mēs gājām stundu, gājām pusotru, to pilsētu nevaram atrast. Viena drausmīga, trotuāri tādi sasisti no dēļiem, kaut kas kājas krīt cauri, tādas būdas. Tā bija tā Gorod Igarka. Ielas bija no koka špalām, buļļi staigāja pa ielām, dēļi uz pieras virsū, ūdeņu veda ar zirgu. 2 ēkas bija mūra, bērnams un pažarnieku nams. Mūsu brālīti pārveda uz Igarku, bērnu namu. Bija ļoti daudz bērnu. Runājām mēs visi krieviski.
uzstādām, ka viņam uzliek to malku, vai ne, un tagad pa sniegs, šausmīgs sniegs, tur ir pa 6-7 metri liels sniegs. Un kritām tajā sniegā, un māsa pēc tīfa, viņa bija ļoti smagi tīfa izslimojusi. Šausmīgi sals taču 50 grādi, mums dažreiz pat 60 bija. Man tur bija grūti. Dzīvojam pašā krastā, un pavasarī ar laivu pa logu braucam iekšā, un visas durvis vaļā, visi logi vaļā, jo līdz ziemai jāizžāvē, cik necik tā māja. Tā mamma noģīma, jo mamma ir mamma, jo viņa pēdējo kumos atdos bērnam, vai ne, viņai bija tik grūti. Un, kad tas brālītis sauc mīļie bērniņi, mamma nomira, tas uz mūžu paliks atmiņā, to nekad nevar. Vecākais brālītis tur gāja bojā. No tiem 3000 Latvijā atgriezās 700. Braucam, iebraucam mežā, kur tad tā kapsēt? Viņš saka, tevis riņķī. Izkārpījām sniegu, ielikām to kasti pusvaļējo, sniegu aizkārpījām, pa virsmu uzmetām dažas skujas. Es saku, bet kas te pavasarī būs? Viņš saka, nekas nebūs. Pavasarī te būs dēļi malkai. Atnākšot polārās lapsas un visu notīrīšot līdz pēdējam kauliņam. Māsiņa Mārīta bija sasilusi ledū. Likās, ka viņa ir caurspīdīga, ka viņa vizuļo. Viņa izskatījās tik skaista. 1942. gada ziemā aizgāja ļoti daudzi. Daudzi salūza, neizturēja. Bet man kopš tā laika liekas, ka jāturas pretī, jāķeparojas un jāiztur. Lūdzu, tavu dzimteni. Vispirms es gribu pateikt lielu paldies dzimtenei. Cilvēks ir unikāls. Mēs jau visi rakstam kādas vēstures grāmatas, zinātnieki, rakstnieki, pētnieki, jā. Bet šo sadaļu, kas latviešu tautai ir ļoti smaga sadaļa. Daudz cilvēku mūžu likteņi skarti. Dzintra cenšas apkopot gan filmās, gan grāmatās. Un es tagad domāju, ka varbūt arī tagadējos novados vajadzētu tomēr izrādīt aktivitāti, vai tas ir Represēto klubs vai kāds cits aktīvists. Kaut kādā veidā tomēr apzināt šos stāstus, kurus nevar dabūt grāmatā iekšā. Saprotu, ka šeit ir 2 jēkapilieši, es un vēl. Kurš otrs, es pat nezinu. Brjukša, braucē. Tīna Reāls. Jā, tikai 2. Cik mēs esam represēti tagad vēl dzīvēs? Ne, dzimuši tur, cik tur ir? Nav tev tādu datu? Nav, jā. Bet par to derētu padomāt. Ja savā laikā mēs tur mēģinājām akumulēt tos cilvēkus, kas gāja uz barikādēm, izvirzījām apbalvošanu un ir bijusi grāmatiņā, jā, ar tiem uzvārdiem ar nepilnīgi. Varbūt tev vajadzētu par šo lietu padomāt. Bet, ja jums interesē manas dzīves stāsts, tad viņš ir ļoti unikāls. Reti, kuram varbūt tāds viņš ir. Viņa uzmanība, mana dzīves stāsta uzmanība pat bija pievērsta no Krievijas valdības puses. Bija tāds vēstnieks Višņakovs Latvijā. Un tā, ka mēs ar viņu satikāmies Pēterburgā, tagadējā despota mītnē, Putina mītnē, tā, ka es biju prezidenta delegācijā uz Maskavu, pēc tam uz Pēterburgu, un kas viņam pastāstīja, un tur mani sagaidīja man tēva māsas, tad viņš teica, Leonīd, ir vērts šo tavu dzīves stāstu dokumentēt. Pēc tam bija zvans no viņa, es tādas tur intervijas devu, viņš iepazīstināja ar cilvēkiem, pēc tam atnāca cits vēstnieks, un viņam tas tuvojās arī šis gan 14. gads, jā, nu tad viņam vairs tas nebija interesanti. Bet, ja tā,
Mani vecāki nāk no Praulienes. Vecā māte latgaļu meitene, vecais tēvs poļu puisis no Preļiem. Kā viņš Preļos nokļuva, to es nezinu, neesmu meklējis. Lūkšu Apiņa kungu, lai manu dzimtas koku papēta. Nu, un tad 49. gadā liktenīgajā viņi tika visi salādēti, kas jau nu bija vectēva ģimenē. 4 meitas un ieklīdusi Baltkrievu meitene Liza, kas palīdzēja šīs meitas pieskatīt, jo māte bija 45. gadā mirusi ar vēzi. Nu, un tad viņus visus salasīja, iemeta attiecīgā transporta līdzekļa un aizveda projām. Cik ilgi viņi brauca? Noteikti ļoti ilgi brauca. 2 nedēļas laikam vai pat vairāk. Un nokļuva viņa Zejas rajonā. Tur viņi izlādēja ārā un kaut kur aizveda nometināja tāds punkts numur 3. Meža izstrādes punkts numur 3, kur jau priekšā bija citi ieslodzītie, citi izsūtītie. Nu, un liktenīgi sanāca tā, ka mana mamma Marta iepazinās ar tādu baraka, bija tajā barakā vienā pusē dzīvoja tāda ģimene Lahtjonovi, kas bija 37. gadā izsūtīta no Donas. Kā Donas atamans, kuram piederēja zeme, un kurš bija no tās padomu varas laikā, tīriečnes laikā arī tāds uzlikt zīmoks, ka viņš nav tas, kas mīl padomu varu, un izsūtīja ar visu ģimeni. Un viņš atbrauc ar 4 meitām un 1 dēlu. Nu, un tad mūs tie jaunieši, mana mamma un mans tētis nākošais Anatolijs, un tur tā jaunieši tur viens otrā ieskatījās. Nu, kā rezultātā ļoti jauniem piedzim mēs. Mammai bija 18 gadu, tēvam bija 19. Tā laikam bija, jā. Bet pats galvenais, ka tas izsūtītais vecais tēvs, atamans, šausmīgi necieta Salceviču ģimeni. Viņš uzskatīja par fašistiem un darīja visu, lai šī ģimene nesiet kopā. Aizsūtīja tēvu mācīties uz augstām skolām. Ko māte? Nu, māte, gāja mežā. Nu, tā es tur dzīvoju, vecais tēvs, mammas 3 māsas vēl, tā Liza. Mēs tur dzīvojam, un es tur pabiju līdz. Man palika 4 gadi. Un 58. gada 8. augustā mēs kāpām vilcienā, ceļojām projām. Bet kāpēc mēs tikai 2 ar mammu? Tāpēc, ka tā mamma arī nesagaidīja tēti. Viņu vienkārši fiziski nelaida klāt. Un tas vecais tēvs bija organizējis pat manis nozagšanu, es biju nozagts. Nu, viņi atzina, ka tas ir tēva mazdēls, bet māte negribēja redzēt. Nu, un tad tās māsas, kas palika, vecais tēvs 56. gadā aizbrauca prom ar jaunāko meitu, bet pārējās māsas sameta tur naudu, viņas apprecējušās bija ar vietējiem krieviņiem un pateica, mammai ņem savu dēlu un brauc. Nu tā mēs ar mammu tajā 58. gadā atbraucām uz Latviju. Ceļojums bija fantastisks. Tādam jaunam zepenim, kā arī pa vagonu skraidīt. Noteikti mammai viņš nebija no viegliem, un tā bija tāds izbrīdi pilns. Ko es atceros līdz tiem 4 gadiem? Nu, es domāju, ka es dzīvoju neslikti. Viss jau to sūrumu un grūtumu un visu to pārēju izcieta mamma. Ceļš tad, kad viņa palika viena, ka vecais tēvs aizbrauc projām, bet viņa tāda kā čaklu un kārtīgu meiteni, beigās no tā meža izcēla ārā un ielika tur vietējā sanitārajā, vai tā bija poliklinika, vai tā bija slimnīca. Es zinu, ka viņa tur šiverēja kaut ko. Vienreiz es pat no viņas rokām verdošu teika, no sev uzlēju uz pleca, un tas tur bļauja kā traks. Nu, žoks, te apkārt sāģē bija tāds milzīgs žoks, un vēl daudz mazu žogu. To žoks varēja pāriet no vienas puses pakāpieni 3 platformiņa un nokāpa lejā. Jā, nu tā, tas man atmiņā. Atmiņā, ka man vajadzēja noteikti nākt mājās tad, kad Zejā iedarbināja hidroelektrostaciju un iedegās Spuldzīte. Jā, turpat tāda bija neliela, nebija tā kā šis monstris, kas tagad uzbūvēts. Nu, to, ka es biju paēdis un to, ka es nezināju ne vārda latviski, mamma rūpējās par mazu, kopā ar māsām pa puisīti.
Tā kā es tur neizjūtu nekādu diskrimināciju, tajā vecumā es absolūti nekā. Trakākais jau laiks sākās, ka es atbraucu uz šeit, te jau paši latvieši ne īpaši labi izturējās. Jā, cits, kas varbūt jūta tev līdzi, ka tu biji tur, neko neteica, bet tie, kas uzskatīja, ka pareizi mēs tikām izsūtīti un tu vispār, tur tu esi piedzimis, neesi, dažādas lietas bija, bet tas viss tika pārdzīvots. Mammai palika tur 2 māsas. Pāriem mēs atbraucām uz šeieni, un interesantākais manā dzīves stāstā sākās neapzināti, to, ka es tur mācījos un studēju, un ka man lika kāja priekšā dažādām manām aktivitātēm, man neiedeva ordeni, jā, ko es biju nopelnījis studentu celtnieku vienībā. Mūsu labākā vienība bija visā Padomju Savienībā Sojarvi. Sojarvi pilsētā mēs bijām, kā bija, neatceros, kā vienībai nosaukums. Jo, lūk, tu esi ne no tās kastas, jā, izsūtītais. Kā teica 4. upravļēņijas priekšnieks, mēs nevaram, Kaktiņš, mēs nevaram riskēt ar akadēmijas labo slavu. Pēc gada atkal Prīze piedāvāja braukt uz Dienaslāviju, bet tad mani atkal pasauc tas pats kungs, viņš saka, tomēr tu nekur nebrauksi. Un aizbrauca Cēsu rajona kolhoza Dzirkstele, pēc tam viņš tajā kolhozā Dzirkstele bija par inženieri, tālis, aizbrauca manā vietā. 3. reizē tad man iedeva Rukmane bija komitnes sekretāre, iedeva man tādu goda rakstu, krievu valodā rakstītu za большие трудовые успехи. Un tādā garā, tā kā man tas diploms ir mājā, es tā paskatos, man tik silti palikusi ir sirdi. Bet tā kā tur es jūtu tur, jā, ka tu neesi no tiem, jā. Kāpēc tika izsūtīt, es pēc tam pastāstīšu. Bet tā kā jau sāka pirmie atmodas tādi vāji klavēni pie durvīm, jā, es jau biju beidzis akadēmiju, sāku šeit strādāt, jā, uz mani sāka skatīties tāds Unguru kungs, jūs zināt, jā, viņš saka, Leonīte, laiks tev kaut ko nopietnāku jābrauc tur mācīties uz kursiem kādiem. Es piekritu un braukšu uz kurienu uz Ameriku, mācīties pie fermera. Un mūs Pīrāgs Guntis, tālāk tas tiesnesis, viņš laikam miris tagad ir es. Un kurš bija 4. Šļakota bankas bija pēc tam, Šļakota. Mūs 4 gribēja sūtīt uz Ameriku mācīties, bet tas bija 88. Nē, tas bija 86. gads. Caur Maskavu mūs kaut kā nepalaida, nevienam mēs neaizbraucām. Lūk, un tad man saka, vecais, tev laiks kaut kā augt un kaut ko darīt, saka, tā kā man vajadzēja kaut ko pašam, jūs uzskatījāt, ka es esmu galīgi nekam nederīgs. Tad es padevos kārdinājumu, es domāju, kāpēc, ja man tiek piedāvāts kaut ko atteikties. Pirmais piedāvājums pēc Arnesa Sēlies kolhozu vadīt, tur atkal vietējā komūna Sēli kā nekā sarkanā. Tur es pirmo reizi saņēmu atbildi, ka mums migranta vai izsūtītā dēla šeit pa priekšnieku nav vajadzīgs. Nesaukšu uzvārdus, kas to sarkanajā Sēlijā tur valdīja. Bet tā, lūk, un pēc tam jau viss tas aizmirsās, viss aizgāja. Bet kāpēc izsūtīja? Vecam tēvam bija 3 brāļi. 2 tika, man liekas, kādā pat 52. gadā, līdz 52. gadam viņi nodzīvo pa mežiem. Bet tajā laikā viņi bija projām, un veco tēvu paņēma ar visām 4 meitām. Sodīja. Un viens brālis nokļuva Austrālijā. Viņš bija Melburnā galvenais daļdārznieks. Es zinu, ka vēl sūtīja kafiju, kaut kur 60. gadu vidū, vectēm vēl kaut kādas tādas lietas. Bet tev ir domēra, un nekas nav zināms par viņu ģimeni, nekā. Lūk, un tā gāja gadi, man tika uzdots bieži jautājumi, kas ir mans tēvs, man bija sava leģenda, ka tēvs man ir miris, ka viņa mežā koks krītoši nogalināja, viņa nav. To pati man māte apstiprināja. Un tā man visās biogrāfijās arī tas bija tā rakstīts. Un tā, kad man mamma nomira, es izdomāju, sakarā ar to, ka man tur vēl 2 mammas māsas, viņas 70. gados bija atbraukusi uz šeit, mamma bija uz turienu aizbraukusi. Es domāju, jāizbrauc, jāapskatās, kur te es esmu galā dzimis.
Nu, es aizbraucu, jā, un tad ar vilcienu aizu Blagavišķinsku nolaidos laikam. Un pēc tam braucu ar vilcienu uz Zeju, un uz to Liesa punktu mani tur sagaidīja, aizveda pie tā mammas māsām, tāda sāģa, Liesa punktu numur 3, veikals centrā Riga. Jā, nevis Rīga, bet Riga, no Krievs jau Garmadīna, ne. Tur ļoti daudz bija latvieši, bet tagad bija palicis ļoti maz. Vieni latvieši bija policists Strapcāns, kur mums bija. No viņa radiem kaut kas bija tur tieši. Un turpat bija Svilis Modris, viņš arī tur dzīvē, turpat blakus kaut kur. Nu, mēs tur paciemojamies, aizbraucu uz to sāģu, kur it kā es esmu dzimis, atradām to vietu, man parādīja brālēns. Odi šitādi, kapsēta nodegusi, kādu krustu vēl varēja apdeguši tur atrast. Nu, nekā tur nav. Tajā sāģā, kur es dzimu, tā ir Liesa punktu numur 3. Nu, tā mēs tur klīdām, skatījāmies, šausminājāmies, kā tajā nākošajā ciematā, kur no tās Liesa punktu numur 3 bija pārceltī tie mammas māsas ģimenes. Nu, brīnējāmies, kā viņi tur dzīvo, kāda tā kultūra, kāda tur pa ielām tur staigā velns, un tur var kāju nolaust, tā žoga dēļu grīdas, it kā tīrība, bet mani fascinē tas, kad tās mucas pa gabalu redzu uz tādu ar skursteni. Izrādās, ka tās ir viņa dušas, uz tāda būdas kā tolēta uzlikta muca, kāpnes ar malku kurina, apakšā duša mazgājies. Nu, viss tā kā vajag, tīri, viss normāli. Un satikos ar visiem saviem tiem paziņām, saskarēja vesels bars, tas ir Martas dēls, nu, tur interesanti bija. Kā brīnos, viņš nebija, nedzēra viņa, jā, man liekas, ka es ar savu pavadu un gunti vairāk dzēru. Nu, tas tā. Un tā, kā es braucu projām, māsīca Valentīne, viņa saka, ne, mammas māsa, viņa saka, tu negribi savu tēvu redzēt? Es saku, kā? Nu, tēvs taču miris. Viņa saka, nē, tā ir ģimenes noslēpums, jo māte nevarēja piedot, ka viņa nav. Un bija pateikusi nedot ne adreses, ne ziņu, kur viņa ir ar bērnu. Un, ja es kādreiz jautāšu, lai stāstu šo pasaku, kad viņš ir miris. Es saku, jā, gribu. Kas, nu tā, uz priekšu. Atbraucām uz māju, pēc mēneša māsīca zvana, negribu parunāt ar tēvu. Opā! Dzirdu, zdrastuj, sinok. Nu, nekāda tāda īpaša emocija nebija. Nu, jā. Nu, tad mēs katru mēnesi sazvanījāmies, un viņš man saka, brauc pie manis. Viņš dzīvo Nahotkā, tas ir Vladostaka un Nahotka pašā lejā tur. Nu, es jau saku, tev taču ģimene un tā, un kā tur uzņems mani, un kā tur būs. Nekas, viss būs kārtībā, brauc tik šurp. Nu, tad es kāpu lidmašīnā un lidoju otrais tāliem austriem, tikai šoreiz uz Vladivostoku. Izkāpu ārā, skatos, kas man tur sagaida, tur tā tālāk, kādi 1,30 m stāv 2 vīri, baltā. Viens ir tāds, otrs man auguma, viens jaunāks, otrs vecāks, sapratu, nu tie laikam īstie. Viņi arī man nezinu, kāpēc uzreiz tā kā atpazina klāt. Jā, tie paši ir nesen. Tur 103 vai 106 km jābrauc. Kāpjam džīpā un braucam. Nu, tā saruna īpaši nevedās. Es nezinu, man nebija jautājumu, ko viņi uzdoties. Viņi laikam tur tā, šo to pajautāja, kā prie ceļš, što gdzie, когда, kā māte. Nu, atbraucām uz to pilsētu, Nahotku, pievada pie milzīgas mājas, tādas cara laikā būvētas. Izrādās, ka tā māja bija okeanoloģijas institūta kaut kāda filiāle, kartogrāfijas institūts. Un viņi kaut kādā veidā bija viņu noprivatizējuši. Nu, milzīga māja tur. Es pat nezinu, cik tur to kvadrātmetru, es tāda milzīga žoga. Jā, sagaidīja mani ļoti simpātiska sieviete, krita man ap kaklu, sāka raudāt. Pēc tam tāda vecāka ļoti zolīta kundze tā skatās. Viņš domāja, no tā laikam tēva sieva.
Nu, tas pirmais vakars un otrais aizgāja, nu tā. Visi mani pētīja, izņemot māsu, pusmāsu pareizi. Ko viņš te ieradies? Apmēram tāds jautājums. Tur sanāca ar kaut kādu viņiem vēl radi. Atbrauc pie bagātā onkuļa pēc naudas vai kaut ko, nezinu. Viņš jau bija izstāstījis to vēsturi. Viņi visi zināja, bet bija izbrīnīti, ka es tomēr esmu atbraucis. Nu ko, tēvam ir otra ģimene, viņam ir 2 bērni, meita Svetlana strādāja par pasniedzēju Vladostaka universitātē, tagad viņa pensionāre, tēvs vēl dzīves, starp citu ir. Viņam būs tagad, cik tagad būs 12. augustā, ja viņš 20 gadu vecāks par mani, 92, jā. Nu, dēls, mans pusbrālis, tas ir Amerikā jau, tur ļoti labi dzīvo un viss ir kārtībā. Nu, tā es tur nodzīvoju dienas, es nezinu, cik kādu nedēļu nodzīvoju. Izbraukājām, krustu šķērsu, izrunājāmies, jā, braucu projām, tā mana audžu mamma, tad es varēju tagad nosaukt, jo mamma bija mirusi, uzdāvina man tādu ķīniešu porcelānu 2 krūzītes. Viņi saka, mēs parasti to servizu nedalam, bet tuvākajiem, mīļākajiem dodam. Un tev tās porcelāna krūzītes atved uz māju. Nu, tēvs no 66. gada bija lielākās Padomju Savienības jūrskolas direktors. Nahodkas Marihodne učilišķa. Pirmā ranga kapteinis, zinātņu doktors, ļoti gudrs. Kas viņam jautāja, kāpēc tu nemeklēji mani? Ir meklējis, pie māsām bija, prasīja adreses, visu, ko sarkaniem krustam rakstīja. Viņš saka, es no sarkanā krusta nesaņemu nekādas atbildes. Bet viņš saņēma no KGB atbildā, если ты хочешь сделать карьеру, забыть свою фашистку. Nu, ja viss viņam rokas nolaidās, bet intuitīvi viņš zināja, ka vajadzētu būt Martai un Leonīdam dzīviem. Nu, tā mēs, un nākušajā vasarā mēs atkal tikai ar jaunāko meiteni aizbraucām. Meitu. Nu, tad sākās viss šīs nelabās jukas, jā, un tā vairāk jau mēs nekur nekustējāmies. Vecais tevs ir kārtīgs kazaks, kārtīgs ģimenes galva, viņš visu ģimeni tur rokās. Viena māsa viņam tagad mirusi. Visu māsu bērni, visi reizi gadā pie viņa atbrauc. Un reizi gadā tas brālis, kas dzīvo San Francisco, pa saviem līdzekļiem visu ģimeni uzņem ved kaut kur. Mēs esam bijuši ar manu piedalīšanos Sočos, tajā Bakū, 2 reizes Pēterburgā, 1 reiz Latvijā viņi bija šeit visi, jā. Atbraukuši, viņš to visu finansē. Tā viņš to ģimeni tur rokā, tēvam palīdz. Kā tagad būs, nu tēvs jau švaks ir, jā. Nu, lūk, tāds man tas dzīves stāsts. Es pat nezinu, ko jums pastāstīt. Tagad mēs reizi mēnesī sazvanamies tā. Tā bija katru nedēļu, es nepazvanu, tēvs zvana un man nebar. Viņam bija jāzina, ka es esmu dzīves sveiks vesels. Tagad viņš ar telefonu īpaši draudzējas, bet arī tagad es jūtu, ka tai pusē ne īpaši apmierināti ir, ka es zvanu. Jo tur ir situācija tāda, es domāju, ka es necenšos runāt par tēmām, kas te tagad notiek. Es burtiski aizvakar pazvanīju, pateicu, tiešām mums benzīna nav, un nožēloju, ka to pajautāju. Viņi, nē, un нас все в порядке, у нас viss ir kārtībā. Bet es sapratu, tad, kad viņi bija šeit, un tad, kad es viņus aizvedu uz Zviedriju, uz Igauniju, uz Lietuvu, nedēļu dzīvoja Melnā kapteiņa Ligzdā pie lidostas, tur Mārupes novadām. 4 villas tās noīrēja, dzīvoja te. Tad, kad atbraucām atpakaļ, ka viņi atbrauc atpakaļ, es viņam līdzi nebraukāju, man bija gids, kas ar viņam kopā. Tad tēvs teica, jā, mums visu laiku stāsta, ka mūsu likumdošana, mūsu valdība par cilvēkiem rūpējas.
Un mēs bijām pārliecināti, ka tā tas ir. Bet ko es ieraudzīju pie jums, nerunājot, ko es ieraudzīju Zviedrijā, es saku, tas viss ir meli. Nu, ar tādu domu es neticināju kaut ko sīkāk, ar tādu domu viņš aizbrauc, vai viņš tagad ar tādu domu dzīvo vai nedzīvo. To es nemāku pateikt. To, ka viņi ir situēti, viņiem pietiek naudas, un viņš labu pensiju saņem, un viņš vēl, man liekas, kādi 10 atpakaļ vēl vadīja pārkvalificēšanas kursus no mehāniķiem uz stūrmaņiem vai no stūrmaņiem uz mehāniķiem. Kā viņi ar tēvu to mani padalīja, nezinu, bet, man tas bija patīkami. Jo man jau neko nevajadzēja. Tēvs tur man piedāvāja, tad ļoti milzīgu naudu, kā kompensāciju. Un tā māte, pirms es braucu projām pēdējās vakariņas, tā viņa sieva teica, Anatolija, kāpēc tu man ātrāk to neizstāstīji? Mēs taču varējām tavam dēlam palīdzēt. Jo viņi dzīvoja situācijā. Es tad mamma pa fermām govis, cūkas, slauc, un es tur pat pie astes no rīta 4 gāju palīgā viņai. Govis slaukt, jā, un 7 kāpa autobusā un brauc uz skolu. Smaga bērnība bija. Tādiem. Bet tā mamma taču nekad nebūtu pieļāvusi cienīt palīdzību viņiem. Nē, es domāju, ka nē. Nu, viņš jau nezināja, kam dot. Viņa tā izmeta, varbūt viņa vienkārši gribēja uzspēlēt, ka jā, mēs būtu palīdzējuši, bet to viņa teica, tie bija viņas vārdi. Liela naudas summa bija. Jo viņš turīgs, vīks, jūrnieks. No tā. Viss, ko es varu iztaisīt, bet jāsaka, zini, tu milzīgu darbu veici. Tas ir labi, nemaini. Tu Sibīries dzimušo bērnu mamma. Visam sibīriešiem mamma, jā. Jā. Bet es tikai vēl varu pateikt, ka tajā grāmatā ļoti interesanti dzīves stāsti, protams, Sandra Kalnieta un Māra Zālīte un daudz cita, bet arī citiem, kam tēvi ir citātieši, ķīnieši, čuvaši vai kādi. Un kā tas atkal izmaina cilvēku likteni domāšanu. Man pašlaik ir Mārupē dzīvo, viņa ir invalīde, Silvija Silu, kurai bija tēvs ķīnietis, mamma latvieta, un viņa ir arī atšķirīga. Mums ir ļoti interesants cilvēks ar savu tādu interesantu biogrāfiju. Skolotājs Konstantinovs. Zināt tādu? Salā viņš bija sporta skolotājs. Tāds maziņš. Māte latviete, tēvs viņam ir, Čukča vai Jakuts, kaut kas tā. Viņš ir tur dzimis. Mēs vienreiz tur kaut kā tā pārmiem vārds, viņam ar tā interesanta dzīve bija. Jā, tēvs pavisam cits. Jā, meitas divas, tās visas ir šeit dzimušas Latvijas, visas ir šeit. Viņi visi ir tādi, jā. Jā, visiem šis tie vaigu kauli tādi, tas dominē. Un es jau arī savam tēvam saku, tu vari pasaki man adresi, kura tā staņica bija. Es zinu, ka tajā Šolokhova grāmatā Klusaldona figurē Lahtjonovs uzvārds. Es saku, varbūt vajag atgūt atpakaļ, tev tur zemes, būsim bagāti. Viņš saka, aizmirsti. Viņš par to ne. No tā. Jā, ja kāds grib grāmatu, mēs dažas esam atraduši. Grāmatu var iegādāties, var arī nākt uz biblioteku lasīt. Bet es domāju, ka kas ir ļoti svarīgi, tomēr iet pie jauniešiem skolā, jo mēs te pēdējos dažus gadus braucam pa skolām ar lekcijām, tie arī Gunts Kalna mācītājs. Un šogad mums bija bērnu zīmējumu sacerējumu konkurss, kad bija fonda pasākumi. Un katru gadu 400 zīmējumu un sacerējumu, un tas mums ir vislielākais prieks, ka tie bērni interesējas, un viņi pa savam atkal, un tad viņi no vecmāmiņas, un viņu tāda interpretācija, bet tas ir svarīgi, ka viņi to grib, to vēsturi zināt. Mums jau tiem pieaugušiem tas ir jāstāsta. Es savām meitām esmu izstāstījis, aizvedis. Es domāju, ka viņi saviem bērniem arī to tālāk stāstīs. Varbūt ne tik padziļināti, bet lai saprotu, ka bija tāda lieta. No tā atkarīgs, bet ja mēs klusēsim un nerunāsim, viņam tā ir cita pasaule un cits tas viņam. Bet pēc vēsturi var mācīties, bet ja tu
pieņemsim, tu mācies to vēsturi vai drusku, un tā, es nezinu, varbūt atver tādu cilvēku, kurš pats pastāst savu pieredzi, vai ne? Rāda fotogrāfijas no tā laika, kā bija. Tas jau tai bērnā ir visam citādāku aizmetni rada. Viņam jau rodas interese un tā tālāk. Vai vienkārši bija tādas izsūtīšanas. Izsūtīja tik un tik. Kā mēs pasniedzam? Vai, nu, protams, mums pašiem to vajag stāstīt jaunajai paudzei, lai viņi neaizmirst. Vēstures mācīšana. Jo mums ir, kas brauc, jā, te man arī Andrejs Pebok, kuram tēvs bija savukārt Igauns, viņš teica, jā, viņš esot uzskatāma aģitācija, vai viņš arī brauc pa skolām vai kaut kur kultūras namā, ka tu pats stāsti vai arī filmu rāda. Es jau savā laikā kaut kad zvanīju, tad jau vēl bija gadu 10, 12 atpakaļ. Domājam vēl filmēt vai braukt, bet laiks ir pagājis. Bet ir interesanti viens ir mākslinieks Abiļevs. Viņš arī ir grāmatā, kuram tās ir kazahs. Bet viņiem ir ticība, ka nedrīkst fotografēties un nedrīkst filmēties. Un tad visiem ir bērnības fotografijas, bet viņam nav. Un tad viņam pat kādā tur mākslinieku savienības tajos papīros arī nedrīkst būt viņa fotografija. Kazakiem jau nav tāda ticība. Kazahiem ir. Bet es ļoti labi atceros manu lielo brēcienu, tad, kad mamma veda mani fotografēt, laikam šī tā bilde ir. Nē, šī skolnieka bilde. Tur kaut kur jābūt bildīti, kas tādās strīpainās drēbēs. Tu jau tas ir uz vāka. Uz vāka strīpainās drēbēs, jā. Tad es bļauju, ka es nepieļaušu, lai mamma fotografēs, jo tad mammas nebūs, viņa būs uz bildes. Un neļauju viņai bildēties, un tas bija ārprāts. Nu, bet tāda ir ticība. Vakur ir. Tad ir tā, jā. Laikam šī tā reize, ka mamma bildējās, un es bļauju, ka viņa būs uz bildes, manis nebūs. Jā. Bet par bērniem es jums pateikšu, saprotiet, tas ir atkarīgs no skolas, no skolotājiem. Es neteikšu, ka es 20 gadus, kamēr biju mērs, bet vismaz 10 reizes sarunās ar skolu direktoriem, gadā 2 reizes mēs tikāmies, runājam par šīm lietām, un es skaidri gaiši teicu, draugi mīļie, šī vēsture jāstāsta, jo es vienmēr piefiksēju, ka pie pieminekļiem svētkos arvien mazāk, tagad varbūt pēdējā laikā ar jaunsardzi kaut kas vairāk, jā. Es saku, ka es esmu dzīvs, un es varu pastāstīt, kā es jutos un kas tur bija. Ne uz vienu stundu netiku uzaicināts, ne uz vienu skolu. Tas nozīmē, ka neinteresē skolas vadību, vai nerunāsim par jo ir taču tās audzināšanas stundas, pasaules tās 40 minūtes, bez Salceviča vēl ir lūk cienījamās meitenes. Neviens nekā. Tā kā tur ir jāstrādā pedagogiem. Jāstrādā, jā. Jā, bet mūsu skolas laikos, kas stāstīja, pa cāra laikiem, vai tā ļoti interesējamies? Arī nē. Es domāju, ka tagad karš ar Ukrainu 14. gads, kad cilvēki sāk ar dzimtas kokus ir visas saknes, bet īstenībā. Jā, paliktu. Tas ir vissliktākais, ko čigāns var pateikt, kaut tu paliktu lepnis. Nu, lūk, tāda man tā dzīve.